Tuvojas gada beigas, laiks izvērtēt padarīto un apbalvot labākos. Tā Rēzeknē norisinājās biznesa dienas ar semināriem un fórumiem, arī tradicionālo izstādi Rēzeknes uzņēmējs jau 5. reizi. Tās ietvaros īpašā biznesa vakarā pašvaldība jau tradicionāli apbalvoja veiksmīgākos Rēzeknes uzņēmējus. Nominācijā Gada ražotājs ar ievērojumu ieguldījumu pilsētas ekonomikā par veiksmīgāko tika nosaukts Rēzeknes gaļas kombināts. Balva pasniegta tomēr ir nevis uzņēmumam kā tāda, es skaitu tiem cilvēkiem, kas strādā pie mums uzņēmumā. Viņi ir pelnījuši to balvu. Sijā Rēzeknes gaļas kombināts dibināts 2001. gadā un ražošanas apjoma ziņā ieņem vienu no līderpozīcijām Latvijā. Tā šodien ir ražotne ar augstas kvalitātes produkciju, plašu un ļoti daudzvērtīgu produkcijas sortimentu, vairāk kā 300 gaļas izstrādājumiem. Uzņēmuma darbības vadmotīvs – garšīgs, kvalitatīvs un dabīgs produkts ar mīlestību no Latgales jūsu ikdienas un svētku galdam. Uzņēmums piedāvā savu produkciju arī slimnīcām, bērnu dārziem, skolām, iesaistās labdarības pasākumos. Šodien dienu mēs strādājam ar Kazahstānu, Azerbaidžānu, nesen bijām Baltkrievijā, pamēģināsim ar Baltkrievijas uzņēmumiem pastrādāt arī. Mums ir eksports pa Eiropu. Es domāju tā, ir jācīnās. Neskatoties to, ka Krievija ievada to embargo uz mūsu produkciju kā tādu, mēs cīnīsimies, mēs strādāsim un mēs izdzīvosim. Pavisam noteikti. Katru gadu pasniedzot tādas balvas starp nominantiem ir Rēzeknes gaļas kombināts. Tur strādā vairāk pa 400 darbinieku. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsētai, jo pēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam par darba vietām. Bet reāli, kas ražo tādas darba vietas, ir mūsu lielie uzņēmumi. Un liels paldies viņiem par to. Arī izstādē, kas pulcēja vairāk kā 70 dalībniekus, varēja degustēt un izbaudīt uzņēmuma gardumus. Rēzeknes gaļas kombināts piedāvā īpaši veselīgus produktus bez ēna. Tie ir bērnu cīsiņi, cūgaļas cīsiņi, vistas cīsiņi un doktordesa, kā arī jaunumiņu doktordesa bez ēna. Reālā sērijā. Tie ir reālie cūgaļas cīsiņi, reālie vistas cīsiņi, reālā vārītā desa, reālā pušžāvētā, reālie mednieciņi. Ir arī ātri pagatavojami, garšīgi, reālie pelmeņi. Liekam ūdenī. Vāram apmēram 7 minūtes un gatavs un ēdam ar skābo krēmiņu, ar sviestiņu, kas no kuram vairāk iet pie sirds. Tikpat ātri mājās vokpannā ir pagatavojama, piemēram, vistas filē ķīniešu gaumē ar дārзаņiem. Готовится куриное филе очень быстро. Самое большое, если очень медленно так его поджаривать, минут 15. Līdzīgi ķīniešu gaumē mājās var pagatavot arī cūgaļu un vistu spārniņus. Savukārt nominācijā Gada pakalpojumu sniedzējs uzvarēja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akcijas sabiedrība Rēzeknes dzirnavnieks, kas sniedz graudu un rapša pirmapstrādes pakalpojumu reģionu zemniekiem un kravu pārkraušanu uz uzņēmumam piederošajiem dzelzceļa pievadceļiem. Šis gads ir bijis veiksmīgs. Šajā sezonā līdz šim brīdim Rēzeknes dzirnavnieka ir ievests 111 000 tonnas graudu, un mēs ceram, līdz sezonas beigām ievedīs vēl 10 000 tonnas. Tāds rezultāts nav bijis. Pagājušā gadā bija 86 000 tonnas, pat priekš lauksaimniekiem labajā 2012. gadā bija 104 000 tonnas graudu. Un pie šāda rezultāta, protams, ir divkāršs gandarījums. Pirmais ir lepnums par mūsu lauku saimniecībām, kuras šitādu rezultātu ir sasniegušas. Un mūsdienu lauku saimniecība šodien ir moderna zinātne, un tā prasa gudrus un augsti izglītotus saimniekus. Un plus, ja vēl nāk blakām latgaliešu sīkstums, strādīgums, izturība, tad rezultāts nevar palikt. Un otrs prieks ir par to, ka arī mūsu kolektīva 5 gadu investīcijas 2,5 miljonu eiro apjomā nav bijušas veltīgas, ka mēs esam izpildījuši to, ko lauksaimniekiem esam solījuši. Pieņemšana, ražas novākšanas laika graudu pieņemšana būs ērtāka, rindas būs mazākas. 2 gadu atpakaļ mēs stundā varējām pieņemt 6-7 transportus,
tad šogad mēs varējām pieņemt 11-12 transportus. Arī šogad investīcija apjoms tuvosies $500 000, un ar visiem jaunumiem Rēzeknes dzirnavnieks savus sadarbības partnerus sācis iepazīstināt jau tradicionālas sezonas ievadā. Rēzeknes dzirnavnieks ir arī lielākais dzelzceļa pakalpojumu izmantotājs Rēzeknē un apkalpo līdz 4000 vagonu gadā. 1/3 no tiem nepieciešama graudiem. Tā teritorijā esošo brīvo muitas zonu izmanto arī Lietuvas un Igaunijas kompānijas. Tāpat laikā tas ir lielākais graudu pieņemšanas uzņēmums Austrum Latvijā ar stabilu elevātoru darbu un spēju piesaistīt jaunus partnerus. Rēzeknes dzirnavnieks arī viens no labākajiem uzņēmumiem Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā. Viņi arī saņēma šogad atzinības rakstu, kas bija gada balvas pasniegšanas ceremonijā. Un cevišķi priecē tas, ka arī to zemnieku loks, kuri ved graudus nodot Rēzeknes dzirnavniekā, kļūst arvien plašāks un plašāks un atver arvien lielāku reģionu. Rēzeknes dzirnavnieks arī attīstās ļoti ātri un labi. Viņš arī tāds uzņēmums, kas ļoti bieži starp nominantiem uz mūsu balvu gada uzņēmējs. Un neskatoties uz to, ka darbinieku skaits tur nav liels, bet mēs redzam, cik inovatīvi un moderni attīstās uzņēmums un cik bieži viņiem pērk jaunas iekārtas. Un tiešām viņu ceļš ir inovāciju ceļš. Latgalē vēl ir brīvas zemes, tātad nākotnē graudu var būt vēl vairāk, teica Arvīds Zelčs, Rēzeknes dzirnavnieku vadītājs. Un tāpēc novēlēsim arī turpmāk veiksmi darbos, jaunus partnerus un labas ražas zemniekiem. Pagājušajos 2 raidījumos viesojāmies Latgales pusē un stāstījām, kā norit latviešu valodas apmācības kursi, kuri notiek pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam. Gada sākumā tika izsludināts konkurss un tika realizēta vesela virkne projektu. Par vienu jomu intensīvajiem latviešu valodas kursiem Latgales reģionā un Rīgas reģionā jau jums stāstījām. Savukārt šoreiz par otru atbalsta jomu – latviešu valodas kursiem reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Šajā jomā šobrīd tiek realizēti kopumā 4 projekti. Valodu Rīgā un Daugavpilī apgūst 37 cilvēki. Projektu latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem Daugavpilī realizē Rīgas Startautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Tas būtu ļoti liederīgi, kad mēs varētu tādā veidā palīdzēt cilvēkiem, kas atgriežas no ārzemēm, integrēties un sameklēt darbu, jo patiesībā bez valodas zināšanām darbā sameklēt ļoti grūti. Mums ir šis projekts šobrīd jau ir parakstīts uz 2 gadiem, tad ir šis mācību gads un nākošais mācību gads. Un jau šobrīd mums mācās 11 cilvēki, lai arī mēs bijām pieteikuši 10. Un vēl papildus tam mums jau ir 5 cilvēki gaidīšanas sarakstā tā saucamajā, kas uzzināja par kursiem tad, kad jau viņi bija sākušies un pieteicās nākošajā apmācības grupā. Šodien mūsu nodarbības tēma ir Apceļosim Latviju. Šodien mēs tā tuvāk un ciešāk parunāsim par to, kas ir vajadzīgs, kas ir jāzina, lai mēs droši varētu ceļot pa mūsu dzimteni Latviju. Vidējais kursu apmeklētāju vecums 28 līdz 35 gadi, taču esot arī vēl skolas vecuma jaunieši un seniori pēc 60. Mācības vada ļoti zinoši un atsaucīgi pedagogi. Mēs jau sadarbojamies ar viņiem vairāk nekā 7 gadus, līdz tam viņiem ir bijusi liela pieredze strādājot ar gan bērniem vidusskolās, gan ar pieaugušajiem neformālas izglītības programmās. Ir sagatavoti klausīšanās uzdevumi kā parasti, un mēs nodarbību laikā arī klausāmies ierakstus. Paziņojums lidostā Rīgā. Uzmanību! Ārzemju latviešu turistu grupu gaida pie pirmās izejas. Es biju ārzemēs 10 gadus. Es biju Anglijā. Latviešu valoda nav mana dzimta valoda, bet tā ir mana dzimta. Un es atbraucu šeit dzīvot un kā visi strādāt, meklēt darbu. Un tāpēc man ir vajadzīga latviešu valoda atkārtošana. Es biju Īrijā. Es biju tur 5 gadus. Pēc tam es atgriežos šeit, man jāmeklē darbu, tāpēc es šeit, man jāmāca latviešu valoda un
kārtot eksāmenu par augstāku kategoriju. Metodas ir manas. Var teikt, ka viņas ir manis izstrādātas un tādas, kas der pieaugušiem cilvēkiem Daugavpilī. Te man ir dažādas kartiņas. Kartītes, piemēram, šāds te iepazīsti profesijas. Mums ir dažādas profesijas. Mēs mācāmies profesijas, mēs varam variēt ar šīm kartiņām, kā gribam. Mēs varam nosaukt, mēs varam izdalīt uz soliem, katram pa vienai vai vairāk. Tātad dažādu palīgu līdzekļu un uzskatas materiālu netrūkstot, un reizēm nodarot arī neliela pavingrošana. Pa labi, pa kreisi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa kreisi. Es viņiem novēlu no pirmās reizes veiksmīgi nokārtot to kategoriju, iegūt to dokumentu, pēc kur viņi ir nākuši un kur viņi vēl cer šeit saņemt. Savukārt Rīgā projektu ar nosaukumu Esmu atpakaļ realizē SIA Evijas servis, mācību centrs Sapņu darbnīca. Tātad mēs apmācam reemigrantus latviešu valodai, un šis projekts ir domāts ne tikai reemigrantiem, bet arī visiem viņu ģimenes locekļiem, laulātiem un bērniem, un mums grupās sēž vecāki kopā ar bērniem, sēž ģimene, vīrs, sieva, bērni, un viņi kopā mācās valodu. Tāpat mūsu projekts paredz apmācīt vairākos līmeņos. Kristīna teica, ka no ārzemēm atgriezušies cilvēki novērtē valodas nozīmību. Viņi tagad saka, valoda ir mūsu vizītkarte. Labākajiem šī projekta ietvaros ir iespējams vēlāk kārtot valsts izglītības eksaminācijas centra izveidoto eksāmenu un dabūt kategoriju. Šeit valodas kursus apmeklē Jeļena un viņas meita Aleksandra. Viņas abas pirms 2 mēnešiem atbraukušas no Ukrainas, no Kijevas. Teicis, esot Latvijas pilsonis un jau labi pārzinot latviešu valodu. Mani sauc Aleksandra un es gribu rakstut latviešu valoду. Я тут с дочкой Сашенькой. Мы здесь для того, чтобы выучить латышский язык. Viena grupa ir lielums, daudzums ir 10 vai 11 cilvēki, ja? Un tur gan bērni, kā es teicu, tajā grupā, gan ģimene ar bērniem mācās, gan ir arī viena meitene, kas atbraukusi no Šveices, 10. klases skolniece, un pieauguši cilvēki, darba cilvēki, visi kopā mācās. Tāpēc šī otrajā grupā, kur ir 5 cilvēki, mēs īstenojam arī e-mācības. Ja? Ir viena mums sieviete, piemēram, kura ir atbraukusi, ir apmeklējusi nodarbības, bet tad aizbraukusi atkal uz Vāciju. Mēs dzīvojam lielā stācijā. Pilsētā. Es šeit nebiju 1 gadu, un kādā sakarā es, kādus vārdus, vispār valodu, aizmirsu. Tāpēc, kad nerunā latviešu valodu vai vispār kāda valoda, tu aizmirsi. Un tāpēc, kad es atgriezos, tad sapratu, ka jāmācā, jāpalielina savas valodas prasmes. Projekta vadītāji teica, mēs plaši izmantojam gan interneta resursus, gan interaktīvu pieeju, un tas dod labus rezultātus valodas apmācībā. Interneta vidi un tiešsaites iespējas jautājumu uzdošanai un atbilžu saņemšanai izmanto arī projekta latviešu valodas apguve realizētājs SIA Baltic Bright, un tas arī notiek Rīgā. Viņi vēlas iemācīties valodu. Tas nav tik daudz darba dēļ, bet viņi vēlas iejusties sabiedrībā. Viņi grib braucot transportā, viņi vēlas saprast, ko runā cilvēki, viņi vēlas ar cilvēkiem runāt tajā valodā, kāda ir valstī. Un tas ir laikam arī galvenais tad. Bez jau pieminētajām interneta iespējām, mācībām tiek izmantoti Latviešu valodas aģentūras materiāli, gramatikas izdevumi un ne tikai. Īpaši reemigrantiem, kuriem bieži vien angļu valoda pat ir tuvāk nekā krievu valoda, es izmantoju Svarīnskas grāmatiņu, tātad latviešu valodas apmācība, jo tur ir gan gramatika, gan uzdevumi, paskaidroti latviski un arī angliski.
Kursus apmeklē atbraucēji no Krievijas, Francijas, Kipras un citām zemēm. Vecums visdažādākais. Vjačeslavs atgriezies Latvijā no Kanādas, kur nodzīvojis 3 gadus, un tagad noteikti grib apgūt latviešu valodu. Pēc kā es gribu labu darbu un es dzīvoju Latvijā. Savukārt Sofija nodzīvojas 2,5 gadus nelielā Anglijas pilsētiņā, un tagad atgriezusies atpakaļ Latvijā. Mani sauc Sofija, es nācu uz kursiem, lai iemācītos latviešu valodu. Kursa apjoms šai grupai, kura jau ir nokomplektējusies, tās ir 120 stundas, tā skaitā arī tās, kas ir online stundas internetā, ja? Un tātad viena grupa ir 4 mēnešus mācās, tad kārto eksāmenus, ja? Un šis projekts ir paredzēts 2 gadiem. Rezumējot visu iepriekš teikto, Ilze Rudaka teica, galvenais ir pārvarēt barjeru un runāt ar citiem latviski. Šāda programma tiek īstenota pirmo reizi, un projektu ietvaros 2 mācību gadu laikā paredzēts apmācīt 388 kursantus. Šīs jomas projektiem no SIF piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem pieejamais finansējums ir 87 081 eiro. Sīkāka informācija par apstiprinātajiem projektiem, kursantu skaitu un projektiem piešķirto finansējumu atrodam Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā. Aija Bauer, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, izsaka cerību, ka arī turpmākajos gados tiks rasta iespēja šādas programmas īstenošanai un finansēšanai Latvijā. Projekti finansēti Sabiedrības integrācijas fonda valsts budžeta programmas Latviešu valodas apguve ietvaros.